26% no nedēļas laika. Tieši tik daudz jaunieši pavada viedierīcēs. Šo skaitli atklāja Talsu valsts ģimnāzijas skolniece Paula Kristiāna Neglīte savā zinātniski pētnieciskajā darbā. Varbūt daļa no tā ir mācību process, bet liela daļa tiešām ir, kā saka, pasēdēt, pašķirstīt un nekas cits. Daudz lietas iet pašplūsmā, jaunieši mazāk guļ, mazāk spēj koncentrēties, rodas kaut kādas veselības problēmas no tā iespējams. Ja agrāk tās bija tikai datorspēles, tad tagad mums ir klāt vēl šīs mobilās ierīces, kur faktiski prokrastinējam un neko produktīvu neizdarām. Lai mainītu jauniešu domāšanu, Talsu valsts ģimnāzijas komanda radījusi Erasmus Plus jauniešu līdzdalības projektu. Jau tā nosaukums neaizliedz, bet aizvieto liecina, ka jaunieši vēlas parādīt, ka mobilās ierīces var izmantot arī liederīgāk. Piemēram, pielietojot Canvu vai arī pielietojot Instagramā kaut kādus editus, veidojot un vēl pielietojot kādas digitālās ierīces iespējas. Piemēram, TikTokam ir plaša arī iespēja. Un tas palīdz tikai jauniešiem arī attīstīt radošo domāšanu. Projekta dalībnieki atzīst, ka arī paši savu laiku palaiduši vējā mobilajās ierīcēs, un tagad, darbojoties projektā un plānojot aktivitātes izvēlētajai mērķa auditorijai, 10. klašu skolēniem, paši vairāk cenšas piedomāt pie liederīgas laika izmantošanas. Tāpēc viņuprāt ir iespējams mainīt citu vienaudžu domāšanu. Sākot no mazumiņa, piemēram, izdzēšot aplikācijas, kuras tiešām ir tas produktīvais laiks aizgājis vējā. Līdz ar to es domāju, ka tas ir iespējams mainīt, ja tas pats jaunietis vēlās no visas sirds. Ja mēs par šo nerunātu, tad iespējams tas laiks vienkārši būtu par vien lielāks un ar vien vairāk mēs pavadītu. Tāpēc mums vajag par to runāt, lai mēs to samazinātu un pārvērstu to produktīvākā laikā, lai mēs būtu noderīgāki sabiedrībai. Ja par to nerunās un par to neaizdomāsies, tad iespējams pazudīs visas vērtības, visas svarīgākās vērtības, ģimene, draugi. Projekts neaizliedz, bet aizvieto ilgs 8 mēnešus, un tā pirmā aktivitāte ir projekta un pašpārvaldes komandu saliedēšanās, kas aizvadīta šonedēļ. Jo labāka sadarbība, jo labāks projekta rezultāts. Un šādā veidā mēs iepazīstam cilvēkus, kas varbūt nemācās mūsu klasē vai mums nav tāds kontakts, bet šie pasākumi katru gadu mūs saved kopā un saliedē, un mēs kļūstam par draugiem. Projekta mērķis ir samazināt vai aizvietot ar alternatīvām iespējām Talsu novada jauniešu neproduktīvi pavadīto laiku viedierīcēs un izglītot par šī pavadītā laika ietekmi uz veselību, piesaistot ekspertus no malas. Decembrī sāksies aktivitātes, kas paredzētas 10. klašu jauniešiem, bet projekts noslēgsies aprīlī ar konferenci. Sanita Liepiņa, Ģirds Krenevits, TV9 Pakalne.